guļu es vienreiz uz masāžas galda un vaimanu. Es vaimanu, jo mugura sāp ļoti. Un, sākumā nevar aiziet uz masāžu, tāpēc tā būšana stāvoklī, jo it kā ir laiks, bet tikt uz masāžu tā fiziski nevar. Un pēc tam mazi bērni, kad vairs nec laika, nec to fiziski uz masāžu tikt vari. Un es to visu tā kā vaimanu un stāstu masierei, un viņa rēģē netipiski. Tajā vietā, lai piedāvāt man nopirkt tādu garu masāžas kursu, viņa man saka, tev vēl viss ir ok, tev vēl var pieskarties. Es saku, klausies, paskaidro, ko nozīmē var pieskarties. Un dziedu stāstu, un es pat specifiski palūdzu atļauju, vai es drīkstu to atstāstīt citiem. Viņa teica, jā, atstāstu. Viņa saka, vienu dienu pie manis ienāk ļoti patīkama sieviete, ļoti patīkama, šarmanta, vecumu nevar pateikt kaut kur, laikam kā virs 45, bet droši vien kā zem 50. Viņa apguļās uz masāžas galda, un es sāku masēt muguru un sapratu, ka tā mugura ir cieta kā akmens, tā kā visā perimetrā. Es mēģinu pieskarties, viņai visur sāp. Un es saku, kas jums ir noticis? Jums kaut kāda slodze ir bijusi? Kas ir gadījies? Un tā sieviete saka, ziniet, tā mugura jau sāp vēl kopš būšanas stāvoklī. Kad it kā ir laiks, bet nav iespējas tikt uz masāžu. Un pēc tam ir tas mazs bērns, kad nav vārds ne laiks, ne iespēja tikt uz masāžu. Un masiera saka, man kaut kas nelimējās. Es viņai prasu, bet sakiet lūdzu, cik tad maz ir jūsu mazs bērns? Sieviete saka, pagājušajā nedēļā 23 nosvinējām.